Es neesmu mieru mūsu nodokļu maksātājiem teikt, ka viss, ko mēs kā politiķi spējam darīt, ir īdēt, es atvainojos, īdēt pēc papildus naudām. Kāds jūs vērtējums šai epizodē? Jā, es domāju, ka mēs īstenībā šeit sadzirdējām premjera attieksmi attiecībā pret visu veselības nozari. Un es te saskatu, ka īstenībā tā ir tāda pļauka ne tikai veselības ministrei, bet arī mums visiem. Šādā attieksmē īstenībā mēs te varētu runāt par emocionālu vardarbību. Mēs varam te runāt par bosingu, mobbingu vai kādu citu vardarbības formu. Un tas, ko mēs sadzirdējām, īstenībā mēs visi, kas strādājam šajā jomā, mums pateica, turiet mutes ciet. Jūs šeit īsti nevienam neesat vajadzīgi, un, ja jums kaut kas nepatīk, jūs varat doties prom. Šāda attieksme varbūt bija kādreiz 90. gados, varbūt piedzīvota no tādiem darba devējiem, bet šādai attieksmei mēs nevaram piekrist. Tas, kas mani pārsteidz, varbūt jau vairākus gadus mēs esam pie Kariņa valdības, un visu laiku tiek pieminēts dažādas reformas, un mēs joprojām īsti nesaprotam, par ko ir runa. Bet, ja mēs runājam par primāro veselības aprūpi, tad ir jāatzīst, ka šeit vairs nav ko reformēt, te vajag reanimēt. Šī nozare šobrīd ir grimstoša, un mums nespējam apmaksāt rēķinus un nespējam laikā un kvalitīvi sniegt pakalpojumus. Reformām jau ir pa vēlu primārai aprūpei. Jā,